bišķiņ augsts, un man te filmējot mazliet jāuzliek bija gaismas instalācija, bet stāsts šoreiz ir par to, ka mēs kā mednieki diezgan daudz laika pavadām mežā un arī pietiekam daudz diennakts tumšajā laikā, un es esmu bieži to cilvēkiem dzirdējis par to, ka kā jums nav bail tumsā pa mežu staigāt. Godīgi sakot, man bail nav, lai gan šeit ir bijuši gan lāči, gan nu pat arī tepat bija lūsis, un pāris dienas atpakaļ es netālu no mājas arī atklāju vilka pēdu, noziņoju mednī, bet bailes, kā tādas nav, es pat teiktu tā, kā pa pilsētu, ne īsti Latvijā, bet ārvalstīs ir staigāt daudz bailīgāk nekā pa mežu. Un tādēļ ir arī forši būt medniekam, ka tu zini un saproti un izproti tos dzīvniekus un dzīvnieku uzvedību un novērtē potenciālo risku. Un tev ir pietiekami labas zināšanas, lai pietiekami droši pa mežu arī staigātu. Vienīgais, par ko es te gan uztraucos, man ir, kā vienā no videos rādīju, sēta, kas ir man līdz šejienai, es esmu kaut kādu 1,68 m. Un tā sēta nebūs nec šķērslis, nec lūsim, nec vilkam, nec lācim, ja tam dzīvniekam būs pietiekami liela motivācija to žogu šķērsot. Un tādēļ es šajos apstākļos ziemā, kad man te staigā lielie plēsēji ap māju, uztraucos par saviem suņiem un cenšos tos vienus ārā bez uzraudzības pat sētā iekšā ārā nelaist. Jo mēs dzīvojam tādā realitātē mūsdienās, ka tev ir jāuztraucās par visiem saviem dzīvniekiem. Bet es gribēju šodien padalīties ar vienu forši interesantu stāstu. Es esmu iepriekš arī to stāstījusi, bet kaut kā pēdējā laikā sāktulizējās. Pirms 2 gadiem gāju medībās, man te medību platības aiz mājas, un tur ir purvs, un purvā var medīt ūdensputnus. Un bija ūdensputnu medību sezona, un es eju ar savu suni iekšā purvā. Viņš ir kontrolējumā attālumā ar visu GPS-u, un mēs esam kaut kādu gabaliņu iegājuši, un man kā medniekam ir kaut kāda reāli dīvaina sajūta. Tāda patiešām dīvaina sajūta, jo pēkšņi es redzu, ka kaut kādas stirnas aizskrien, un tev liekas, ka tu ar muguras smadzenēm jūti, ka kaut kas nav kā parasti. Jo tur dzīvnieki tajā, tā kā augstais purvs, tur dzīvnieki baigi daudz parasti neskraida. Un tā kā es esmu pieradusi klausīties savā intuīcijā, tad paņēmu suni pavadā, aizgājām pamedīt, nomedījām laikam arī kādu pīlīti, un tad jau, ka palika krēsla, tad jau es nācu atpakaļ. Man ir gudstobra bise ar skrotīm, kas ir lādējama, nav paredzēta medīšanai diennakts tumšajā laikā nekādā veidā, bet man līdzi bija termomonoklis, vienkārši tā iemesla pēc, ka ir interesanti pavērot. It īpaši diennakts tumšajā laikā, kad dzīvniekiem liekas, ka cilvēks neko neredz. Man bija vienkārši līdzi termomonoklis, lai papētītu, un es tagad eju atpakaļ. Un es eju ārā no purva bez lukturīša, tāpēc, ka tās takas jau ir zināmas, un bieži vien ieslēdzot lukturīti, viss liekas savādāk nekā dienā, un ir lielāka iespēja apmaldīties, lai arī cik tas dīvaini neizklausītos. Un es paeju, un ar termomonokli paskatos uz vienu pusi, uz otru pusi, un pēkšņi starp priedītēm apmēram 150 metru attālumā ir tas gaišais objekts. Tas nozīmē, ka tur kaut kas silts, ir kaut kas dzīves, un pavērojot, es saprotu, ka tas ir vilks. Tā nav meža cūka. No sākuma man likās pirmajā mirklī, ka tas varētu būt, ka tā varētu būt meža cūka, kas būtu loģiskāk, bet pēc tās gaitas un apveides saprotu, ka nē, ka tas ir vilks. Un papētot tālāk, es skatos, ka tas viens vilks aiziet uz vienu pusi, un otrs vilks aiziet uz otru pusi. Es nešaubos ne mirkli par to, ka viņi zināja, ka es tur esmu. Un interesantākais, ka tie abi vilki ir tieši tur, kur man ir jāiet, tieši starp mani un manu māju.
Nu, nekas, ja paņēma ieslēdz lukturi, suns cieši pavadā, pabrīdināja mainiekus, nāca ārā no purva. Protams, nekas nenotika, nekāda uzbrukuma nebija un visticamāk arī nebūtu, bet, godīgi sakot, tās sajūtas ir baigi interesantās, ka tu šādā veidā tumsā sastopies ar Latvijas faunu, un tādēļ es saku, arī šeit, ejot pavadā vakaros pa ceļu staigāt ar suni, es ņemu līdzi termokameru. Man šis te ir mērģers no Pulsāra, jo tu vienkārši ej un paskaties, kas gar mežmalām staigā, kas gar laukmalēm staigā, kas tur forši notiek. Tu vari pavērot dabu, paskatīties dzīvnieku uzvedību, jo naktī dzīvnieki uzvedās absolūti savādāk nekā dienā. Tā kā nenormāli interesants piedzīvojums tas bija, un šajā kontekstā runājot par vilkiem, man patiešām gribējās ar šo stāstu padalīties.